kur vēlreiz no katra štata. Ja? Štati, kā jūs to zināt, Amerikā nebūtu nav vienādi. Tur ir lieli štati un mazi štati. Bet šajā senātā tiek ievēlēti pa 2 senatoriem no katra štata. Ja? Un tād, savukārt, tāds pats scenārijs arī ir Vācijā. Vācija arī ir, jūs noteikti zinat to lielo milzīgo māju Berlīnas centrā, kurā sanāk uz savām sēdēm Bundestags, vai ne? Tas, ko sauc par Reichstagsgebäude tur. Zināt, ar to stikla kupolu, vai ne? Tad, lūk, tā ir parlamenta apakšpalāta. Viņiem ir vēl viena institūcija, kas atrodas 20 minūšu gājienā apmēram no Reichstaga, kas ir tā sauktā Bundesrāta, ja? Jeb, kā mēs to saukt, federācijas padomi. Un tajā tad ir pārstāvēt, kā jūs zināt, Vācija arī ir federatīva zeme. Vācijā ir 16 federācijas subjektu, kas, protams, bauda mazāku autonomiju nekā Amerikas štati. Ja? Labi, tā ir vēl viena lieta, starp citu, runājot par varu dalīšanu, acīm redzot, ir vērts parunāt arī, labi, es pie tā atgriezīšos pie federālisma kā tāda, pēc kāda mirklīša. Tad, lūk, te mēs esam izrunājušies par parlamentu. Ja? Likumdošanas funkcija, kontrolas funkcija, trešām kārtām kreatīvā funkcija. Kas ir kreatīvā funkcija? Tam nav nekāda sakara ar kreativitāti kaut kādā tādā mākslinieciskā nozīmē. Kreatīvā funkcija tajā ziņā, ka tā apstiprina, tā rada amatpersonas. Piemēram, Latvijas Republikas parlamenta viena no pamatfunkcijām ir apstiprināt valdību, vai ne? Kas arī notika kaut kad pagājušajā nedēļā laikam vai kad, ja? Un tād, vai arī, kā mēs to zinām, Latvijā parlaments apstiprina vēl ievēl veselu virkni citām amatpersonām, valsts prezidentu, bet tad viņš ievēl arī virkni ar citām amatpersonām. Piemēram, ģenerālprokuroru, piemēram, direktoru, piemēram, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju, piemēram, ko vēl? Ko tad? Jā, respektīvi, viņi apstiprina to sastāvu, vai ne? Vai arī no tādām lielām lietām viņi ievēl arī valsts kontrolieri, vai ne? Kas ir, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Tā ir kreatīvā funkcija, proti, ka tas rada šos, apstiprina amatpersonas. Ja? Tad izpildvara. Izpildvara, tas ir tas, ko mēs saucam prasti tādā ikdienas valodā pa valdību. Ja? Geogrāfiski Latvijas gadījumā tas, protams, atrodas Brīvības bulvārē 36. Ja? Kur sanāk valdības sēdes un kur atrodas arī, teiksim tā, valdības lietu ministrija, jeb tas, ko pie mums sauc par valsts kancelēju. Ja? Un kas tas tāds ir? Tas ir ministru kabinets, kurā tād tiek pieņemti lēmumi par to, kā likumus, ja, kurus ir pieņēmis tas likumdevējs, kā likumus realizēt dzīvē, kā tos izpildīt, kā panākt tos, lai tos ievēlētu. Es atvainojos. Ja? Proti, ministru kabinets ir tas, kas kontrolē reālo valsts pārvaldi, ja? Ministrijas, izglītības zinātnes ministrija. Ja? Tie, kas sēž un dala naudu, piemēram, budžeta vietām socioloģijā, ja? Nākamajam gadam. Tie ir tie. Ja? Tur ir ministrija, aizsardzības ministrija, kas nodarbojās ar visām lietām, kas saistās tur ar bruņojumu, kas saistās ar aizsardzības budžetu un tā tālāk. Tur ir tieslietu ministrija, kas pārauga tiesu un prokuratūras un visādas tam līdzīgas lietas. Ja? Tur ir kultūras ministrija, kas nodarbojās tur ar teātriem, muzejiem, arhīviem un tā tālāk. Tur ir, saucat, ko gribat, veselības ministrija, ja, kur mēģina kaut kādā veidā nodrošināt veselības aprūpi, ja, Latvijas Republikā un tā tālāk. Citādi sakot, tie ir tie ļaudis valdība, kas nodarbojās ar reālo pārvaldes darbu. Viņu uzdevums ir primāri, protams, realizēt likumus, ja, kurus tad ir pieņēmis tas likumdevējs, jeb parlaments. Taču skaidrs, ka
valdības funkcijas ir krietni plašākas. Valdībai, jebkurā valstī piemīt iespēja, teiksim tā, regulēt tās politiskās dzīves jomas, kurās nekāda likuma nav paredzēti. Ja? Restīvi, piemēram, ja kaut kādu jomu likums neregulē, ja? Piemēram, tur, nezinu, pa tiem pašiem piedošanas socioloģijas budžeta vietām. Ja? Tas nav nekāds likums, nekur nav nevienā Saeimas pieņemtā likumā nav nekur ierakstīts, ka katru gadu ir jābūt. Cik jums tur ir 25 budžeta vietas? Cik? Tas ir zinām apsvērumu dēļ, ka 40, tāpēc, ka tur vienkārši nenolasās, bet vēsturiski tur ir 20, 25 vai vienalga neatkarīgi kaut kā cipars. Tas nav nekādā likumā Saeimā pieņemts. Tas ir jautājums, kuru likums neregulē. Tā ir lieta, kuru lemj valdība, respektīvi Izglītības un zinātnes ministrija. Ja? Šajā ziņā tā ir viena no valdības prerogatīvām, proti valdība nedrīkst rīkoties pretlikumiski vai neievērot likumus, bet valdība drīkst izdot dažādu veidu normatīvos aktus attiecībā uz tām jomām, par kurām likums neko nesaka. Ja? Tie ir tie paši slavenie Latvijas gadījumās MK noteikumi. Ja, zināt, ka visur kaut kur ir darīšana ar valsts pārvaldi, ar MK noteikumi. Ja, te ministra kabineta noteikumi, kur ir arī tiesiski saistoši, ja, bet viņi nav likuma līmeņa normatīvie akti, tāpēc, ka viņus ir izdevusi valdība. Tad otra ļoti būtiska funkcija, kuru īsteno valdība, ja, proti šis ministru kabinets Latvijā, ir likuma ierosināšana. Ko tas nozīmē? Skaidrs, ka valdība likumus nepieņem, bet viena no ļoti būtiskām valdības funkcijām ir ierosināt likumdevējam, kādus likumus viņam vajadzētu pieņemt. Ja? Proti, tas ir tā funkcija, kuru pilda gan ministrijas atsevišķi, gan valdība kopumā, proti, ka, tā teikt, mums ir nepieciešams kaut kāds tur, likums attiecībā uz, kaut vai to pašu partnerattiecību regulējumu, ja? Kurš tur pēdējās dienās ir kļūst ļoti aktuāls. Ja? Kā tas notiek? Tas notiek tā, kā Labklājības ministrija, ja? Kur tradicionāli atbild par visām šitām dzimumu līdztiesības lietām un tā tālāk, uzraksta likuma projektu. Ja, tad šo likuma projektu valdībā apstiprina un tad tip viņu nes uz likumdevēju, respektīvi uz Saeimu, kuram tad ir iespēja šo likuma projektu vai nu pieņemt vai noraidīt. Un šī ir ļoti, ļoti būtiska. Tas izklausās it kā kaut kā sekundāra, bet šī ir ārkārtīgi nozīmīga valdības funkcija, īpaši tādās valstīs kā Latvija, kur no visiem Saeimas pieņemtajiem likumiem apmēram 60% ir tieši valdības ierosināti. Ja? Tas ir vairāk nekā puse. Tas nozīmē to, ka lielos vilcienos valdības viena no pamatfunkcijām ir dzīt uz priekšu to likumdošanas procesu. Ja? Tā ir viena no lietām, kas ir nozīmīga tieši izpildvaras funkcija. Ja? Proti, viņiem ir šī iespēja inicijēt likumus. Protams, ka izpildvara nav vienīgais, kas var inicijēt likumus. Likums inicijēt var pašas Saeimas komisijas, var inicijēt Saeimas deputātu grupiņas. Sākot no 5 cilvēkiem, likumus var inicijēt valsts prezidents, kurš to reizēm dara, nepārāk bieži, bet reizēm dara. Tad likumus var inicijēt, protams, arī tauta, par ko mēs jau te runājām. Ja? Bet de facto lielākais likumu ražotājs un iniciētājs, protams, ka ir valdība, ja? Ja ministru kabinets Latvijā. Ja? Tā ir valdības funkcija, valdība, kas sastāv no šiem kalpiem. Ja? Jo kas ir ministrs? Ministrs etimoloģiski ir kalps. Ja? Kāpēc tas tā ir radies? Tas ir tāpēc tā radies, ka izpildvara konstitucionālajās demokrātijās, konstitucionālajās valstīs, kad viņas sāka veidoties 17. 18. gadsimtā, izpildvara bija tā pozīcija, kur kontrolēja monarhs, karalis, ja? Vai karaliene.
Un no vienas puses viņš, šis karalis, valsti, viņš ir karalis, viņš valda, bet viņš nepārvalda, viņš nenodarbojās pats lielākoties ar tādiem ikdienas pārvaldes darbiem, tāpēc viņš nolīgst šim darbam ministrus, ja, respektīvi kalpus. Ja? Ministrs tas ir kalps, burtiski tulkojot. Ja? Tieši tāpēc ministri ir šie, kā saka, suverēnās varas kalpi, ja vēlaties, ja? Kuri tad realizē to reālo pārvaldes darbu konkrētajā valstī. Ja? No šī viedokļa raugoties, tur, tas ir šajā ziņā, tas ir tā veidojies, tāpēc ir, kā saka, ministru kabinets kā valdība. Ja? Nav, vismaz Latvijā noteikti nav noteikts nekāds minimālais vai maksimālais ministru skaits. Parasti viņi ir kaut kādos mazos 11, 12, 13. Viņu šo ministru skaitu var mainīt, var dažas ministrijas apvienot. Jūs noteikti neatceraties, tāpēc, ka jūs vēl tajā laikā bijāt mazi bērniņi tādi. Ne? Tas bija 90. gada sākumā. 90. gada sākumā Izglītības un zinātnes un kultūras ministrija bija viena. Kultūras ministrija nebija atsevišķa ministrija. Kultūras ministrija bija atsevišķi. Tā bija, kā saka, viena liela ministrija, kas atradās turpat tās Vaļņielā, kur viņš šobrīd atrodas. Savulaik, kā jūs zināt, šobrīd mums ir tā saucamā varam ministrija. Zināt, kas tā tāda ir? Kas ir? Tieši tā, vides un reģionālās attīstības ministrija, ja, kur vēsturiski tā ir sanāca, viņas ir bijušas atsevišķi. Ir bijuši laiki, kad ir bijuši, kā saka, reģionālās attīstības ministrija un vides ministrija. Tagad viņas ir kopā. Kaut kad viņas atkal pie nepieciešamības var nošķirt. Mēs zinām, ka daudzās nav tādas absolūtas standarta, nav kādām ministrijām, cik un kādām ministrijām būtu jābūt. Bet, protams, ka jebkurā normālā valstī ir skaidrs, ka ir tās lielās ministrijas, bez kurām nevar iedomāties, ka varētu iztikt. Tās ir pirmkārt finanšu ministrija, tā ir tā, kas nodarbojās ar valsts budžetu veidošanu. Ja? Tad ir, protams, kā aizsardzības ministrija, kurā ir kaut kāda darīšana ar valsts ārējo aizsardzību, tad ir ārlietu ministrija. Lai gan Ulmans ilgu laiku bija, respektīvi Kārlis Ulmans arī vēl pie demokrātiskās varas bija vienlaik ministrs prezidents un ārlietu ministrs, ir iespējams apvienot tos amats. Bet ministrijas ir atsevišķas, tad, protams, ka ir nepieciešama kaut kāda ministrija, kas nodarbojas, kā saka, policijas ministrija, tas, ko mēs mūsdienās saucam priekšlietu ministriju, vai ne? Viņa tā ir vēsturiski, kā saka, tā ministrija, kas pārauga policiju. Ja? Šīm ministrijām, protams, ir jābūt, un viņas vēsturiski tādas arī ir, bet pārējās var visādi. Kā sanāk? Var apvienot. Piemēram, pavisam nesen bija tā doma, un tas arī diezgan daudzās valstīs tā ir, ka, piemēram, satiksmes ministrija var apvienot ar ekonomikas ministriju, tāpēc, ka viņas ļoti bieži nodarbojas ar ļoti līdzīgām lietām, vai ne? Ar eksporta veicināšanu un šitādām lietām. Tas pilnīgi dabīgi, ka viņas varētu būt tīri teorētiski kopā. Vai arī būtu iespējams izveidot jaunas ministrijas, piemēram, viens no tiem stāstiem ir par to, ka Latvijas prezidentūra ar Eiropas Savienības padomē nākamajā gadā vajadzētu nodibināt īpašu Eiropas Savienības lietu ministru. Ja? Ko laikam neizdarīs, tāpēc, ka neviens negrib izskatīties slikti, taisot jaunus ministru portfeļus. Ja? Bet, principā, tas tā varētu būt. Ir bijusi reizēm doma dažādās valstīs, ka ekonomikas ministrija varētu apvienot ar finanšu ministriju, kas īstenībā savā ziņā nebūtu nemaz tik nesaprātīgi, jo šobrīd ir tā, ka ekonomikas ministrija ar ko nodarbojas. Ekonomikas ministrija nodarbojas ar ekonomikas veicināšanu, respektīvi tur investīciju piesaist. Ja? Tur kaut kāda, kā saka, uzņēmēja darbības vidas uzlabošana un tā tālāk. Ja? Kas nozīmē to, ka viņi patiešām tā ir tā institūcija, kurai ir jādzen uz priekšu valsts ekonomiskā attīstība. Finanšu ministrija ir tā, kas sēž uz budžetu un saka, šitas ir mums, šito mēs tagad dalīsim tā, un īsakot, tā budžeta dalīšana ir nošķirta no tās ekonomikas veicināšanas.
Ja? Kas varbūt nebūtu labi. Varbūt, ka būtu vērts izdomāt kaut kā viņas apvienot, tāpēc, ka daudzās valstīs ekonomikas un finanšu ministrija ir kopā. Ja? Citiem vārdiem sakot, nav nekāda tāda absolūta standarta, kā vajadzētu dalīt ministrijas, bet tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no valsts tradīcijām, atkarīgs arī no protams, valstī pieejamā līdzekļu daudzuma, tāpēc, ka tās augtajos treknējos gados mums bija veselas 3 tādas pusministrijas, kuras mēs tajos laikos varējām atļauties finansēt. Tagad mēs nevaram. Tās bija tādas pusministrijas, tie bija tie īpaši uzdevumu sekretariāti. Kas ir īpaši uzdevuma sekretariāts, viņš ir ministrs, tas vadītājs, viņš sēž valdībā tāpat kā jebkurš ministrs, bet viņa tas birojs nav tāda pilna ministrija, bet tas ir tāds, kā saka, pusministrija ar mazāku štatu, ar mazāku budžetu un tā tālāk. Šādi sekretariāti mums bija 3. Viens no tiem bija slavenais bērnu un ģimenes lietu, īpaši uzdevuma ministrs bērnu un ģimenes lietu jomā. Tad bija īpaši uzdevuma ministrs sabiedrības integrācijas jomā, kuras ministrijas šis, varētu teikt, vienīgais adekvātais vadītājs visas pastāvēšanas laikā bija mūsu ilgstošs kolēģis šajā mājā, pašreizējais Eiropas padomes augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Nils Muižnieks. Un tad vēl bija slavenais e-lietu sekretariāts. Es nezinu, jūs vai tā droši vien, ka neatceraties, tas bija kaut kad pirms kādiem gadiem. Viņus šos 3 mazos sekretariātiņus likvidēja 2009. gadā līdz ar ekonomisko krīzi. Visi saprat, ko tad mēs tur vairs tagad māžosimies. Ja? Bet tur to integrāciju kaut kā ar tiem bērniem un ģimeni kaut kā vienu brīdi apvienoja. Un tad pavisam aizklapēja ciet. Sakot, tur ir iespējams variēt. Tur nav nekādas tādas absolūtas normas. Pirmās neatkarības laikā bija krietni mazāk. Vispār ministrija, tie bija lielākoties ar vienu ciparu rakstām, piemēram, kultūras ministrija kā tāda nepastāvēja. Viņi tur arī tas bija tikai departaments izglītības ministrijā, ja, pie kur tur Rainis kādu brīdi piedalījās un tā tālāk. Ja. Lūk, tas ir tas, ko mēs runājam par izpildu varu, ja ministru kabinetu. Kaut kādi jautājumi par šito, vai nav kaut kas sakrājies uz sirds, ko es neesmu jums pastāstījis? Labi, ja nav, tad trešais. Un trešā vara, tad, protams, ir tiesu vara. Kas tad ir no vienas puses, protams, kā valsts aparāta sastāvdaļa, no otras puses labai tiesai ir jābūt neatkarīgai, ja? Tajā ziņā, lai tiesneši būtu spējīgi un lai viņiem būtu iespējas lemt tikai un vienīgi pēc likuma un nevis pēc kaut kādām politiskām prasībām. Ja? Tieši tādēļ demokrātiskās valstīs šīm tiesām ir jābūt neatkarīgām arī finansiālā nozīmē. Tajā ziņā, ka viņām ir jābūt savam budžetam, kuru nedrīkst raustīt, kurš katrs politiķis, kā viņam ienāk prātā, tiesneša algas nedrīkst būt. Ja tu nelēmsi tā, kā man vajag, dārgais tiesnesis, tad es tev nogriezīšu algu. Tā nedrīkst. Vai ne? Ir jābūt principam, ka tieslietām ir jābūt sociāli neitrālām un neatkarīgām. Un tieši tādēļ arī Latvijai reizēm tiek pārmests tas, ka Latvijā, diemžēl, tas ir tieslietu ministrija, kur tieslietu ministrijas funkcija ir no vienas puses nodrošināt šo tieslietu sistēmas darbību. Ja? Finansēt to, lai mums ir tiesu ēkas, lai mums ir algas tiesnešiem, lai mums ir prokuratūra, lai mums ir vēl vesela virkne citām iestādēm, kas saistās tieši uz tiesu varu. Ja? Bet vienlaikus tas nenozīmē, ka tieslietu ministrs drīkst stāstīt tiesnešiem, kā viņiem vajadzētu spriest tiesu. Tas nav viņa uzdevums. Lai gan Latvijā reizēm tiek pārmests, ka mums reizēm tā politiskā kontrole pār tiesu budžetu ir reizēm pārāk liela, ka tiesu budžetam vajadzētu būt neatkarīgākam no politiskiem lēmumiem. Tieši tādēļ arī tiesneša algas, kā jūs to zināt, ir viens tāds pietiekoši interesants jautājums, kas ir ierakstīts likumā, cik viņam ir jābūt lielām algām. Ja? Un tiesnešiem, protams, ir lielas algas.
bet viņam arī ir jābūt lielām algām, jo tas ir vienīgais veids, kā viņi var, pirmkārt, kā jūs varat dabūt labus, kvalificētus tiesnešus, un otrs puses, kā jūs varat šos tiesnešus padarīt neietekmējamus. Ja tev maksā 3-4 tūkstoši eiro mēnesī, tad tev nav tiesību palaist muti par to, ka tu nevari savilkt kopā galvas un ka tādēļ tev ir, tu nevari adekvāti spriest tiesu. Ja? Tajā ziņā tiesu vara. Un tiesu vara, kā jūs to zinat, un vispār tiesu sistēma katrā valstī ir uzbūvēta mazliet atšķirīgi. Kā mēs to zinām, mums ir šī 3 pakāpju tiesu sistēma. Tad ir pavisam nesen ieviestās administratīvās tiesas, un tad, protams, ir arī tā lielā nozīmīgā politiskā tiesa, proti Satversmes tiesa. Ja? Satversmes tiesa, kuras pamatfunkcija ir kā reiz tieši pārbaudīt dažādu politisku lēmumu, gan valdības, gan parlamenta lēmumu atbilstību Satversmei, kas nozīmē to, ka šajā ziņā Satversmes tiesai ir savā ziņā augstākā vara Latvijā, tajā ziņā, ka viņa var pieņemt gan kā likumi, gan kā valdības lēmumi neatbilst konstitūcijai un tāpēc ir atceļami. Ja? Kā jūs to atceraties 2009. gadā, kad šobrīd visiem tik ļoti mīļais Latvijas ministra prezidents Valdis Dombrovskis izdomāja, ka vajag apgriezt pensijas pensionāriem. Atceraties tādu stāstu? Tad Satversmes tiesa bija tā, kas šajā situācijā iesaistījās un pateica Dombrovskim, vai ne, nedrīkst tā. Kā rezultātā jūsu vecmāmiņām, vectētiņiem, kas es pieņemu, ka ir kaut kur pensijas vecumā, vai, iespējams, ka vēl viens vecāks ģimenes paaudzes tika atgriezta tā naudiņa, ja viņi bija strādājoši